Ir patiešām grūti runāt par to, ko esmu darījis, cik daudz ko nožēlot un cik daudz vairāk ko mainīt, bet labāk saprast to vēlāk nekā nekad. To, ka esmu darījis sāpīgi un nepārāk labi, cik daudz ir sāpināt un licies tas normāli, bet kad karma nokaitināt šķiet, ka klasies nepārāk labi. Cik bieži pārdomas visapkārt skan, un cik daudz nenovērtē, kas patiešām svarīgi. Citam svarīga nauda, citam laime, ko vispār varētu prasīt no dzīves, ja pats kā loks spēlējies ar to. Es to sāku apjost tikai tad, kad dzīve atspēlējās uz mani. Pirmāk strīdi ar ģimeni, un tad jau citi, tagad prosti sēdi un čīksti. Jo, kas agrāk netik svarīgs, tas tagad ķipa sveši, un tad jau pavisam tas ļoti trūkst. Lai vai cik tas skumji skanētu, kādam tā ir patiešām dzīve. Ir patiešām grūti runāt par to, ko esmu darījis, cik daudz ko nožēlot un cik daudz vairāk ko mainīt, bet labāk saprast to vēlāk nekā nekad. To, ka esmu darījis sāpīgi un nepārāk labi, cik daudz ir sāpināt un licies tas normāli, bet kad karma nokaitināt šķiet, ka klasies nepārāk labi. Cik bieži pārdomas visapkārt skan, un cik daudz nenovērtē, kas patiešām svarīgi. Citam svarīga nauda, citam laime, ko vispār varētu prasīt no dzīves, ja pats kā loks spēlējies ar to.